Sastapa un apvienoja komandā arī pārējos puišus. Abus Sergejus, Āri un Artūru. Nu jau puiši kopā paspējuši sadejoties un kļuvuši par labiem draugiem. Jaunie dejotāji satiekas gandrīz katru dienu, lai kopā trenētos un sasniegtu profesionālu dejotāju līmeni. Mūsu talants ir īpaši ar to, ka šī deja ir bija ļoti populāra Latvijā pāris gadus atpakaļ. Un tagad viņi ir aizmirsta, un mēs cenšamies šo deju atgriezt Latvijā, lai viņu varētu, ne katrs, bet kurš gribētu dejot. Tad, kad nedejo, jaunieši spēlē futbolu, hokeju, tenisu, interesējas par datoriem un programmēšanu, uzspēlē ģitāru, raksta dziesmu tekstus, repo un dzied. Katram savas intereses un hobijas, bet viņus visus vieno aizrautība uz deju. Šovu mēs pieteicamies tāpēc, ka gribam, lai mūs redzētu, iepazīstu kaut ko jaunu, un ar šo balvu mēs to ieterētu, lai mums būtu sava zāle, kur mēs varētu trenēties un trenēt citus. Hei, skatītāji! Latvijā vienīgie šaflu deju stila pārstāvji apvienība HDM no veseliem 4 Rīgas rajoniem. Puiši, sakiet uzreiz, kur jūs parasti trenējaties, ko? Mēs trenējamies ielas deju studijas un zāles. Labi, skaidrs, un cik ilgi jums notiek treniņu, kā tas viss notiek? Jūs sākumā apmeklējat skolu, pēc skolas viss satiekaties, un tad viss notiek? Jā, visu laiku pēc skolas mēs trenējamies, un vakarā mēs ejam mājās, ļoti ilgi ir treniņi, kaut kur 5 vai 6 stundas. Jā, lūdzu, skatu ver jūsu HDM un skatītāji, es gribētu pateikt to, ka viņu mērķis ir kļūt par Latvijas zelta talantu 2010, un es ļoti ceru, ka viņiem tas arī izdosies, jo puiši pašmācības ceļā ir apguvuši ko ļoti īpašu, un šis deju stils šaflu ir tikai un vienīgi nācis no Austrālijas, un nevienu Latvijā nezinu, kas šo deju stilu pieprot. Jūsu uzmanībai HDM! Viņi ir vidusskolē no Purciem, Pļauniekiem, Mesiema un no Rīgas centra, un viņi pārvalda tālās Austrālijas deju stilu šaflu. Lūdzu, puiši, HDM apvienībā. Nu ko, puiši, viss izdevās, ko? Kā bija plānots? Labi, bet katru reizi var labāk. Vienmēr var labāk.